Jā, labdien, cienījamie konferences dalībnieki. Man šī laikam ir pirmā reize tādā auditorijā runāt par cilvēku kā izaugsmes pamatu, un arī no tādām pozīcijām, kas varbūt ir ekonomikas attīstība un vairāk fokusēta uz uzņēmēju darbību un uzņēmējiem un uzņēmumiem. Bet tomēr vairāk es fokusēšos šodien uz cilvēku. Jo, kā mēs visi zinām, ieguldījumi cilvēkā tas ir pamatu pamats. Un tikai attīstot cilvēku, mēs varam attīstīt arī visas pārējās jomas. Un ja mēs filozofējam par šo, es ceru, ka es pareizi jūtos, un filozofējam par šo un domājam par to, kā mainās sabiedrība un kā mainās arī ekonomiskā situācija un kā vispār mainās arī mūsu valsts, tad skaidrs, ka ne tikai uzņēmējs, kurš maksā nodokļus valstī, pienes to labumu viens. Viņam tātad ir jārēķinās ar to cilvēku resursu, ar to cilvēku kapitālu, kas ir viņa uzņēmumā. Un tas ir jāattīst, tā kā arī jau Nodarbinātības valsts aģentūras kolēģi teica, tātad digitālā pratība, bet arī bez svešvalodas zināšanām šobrīd cilvēks jebkurā vecumā ir diezgan ierobežots varbūt savās iespējās un izaugsmē. Ja mēs runājam par cilvēku kapitālu, ko mēs ar to saprotam, cilvēku kapitālam ir dažādas definīcijas, un mēs arī lietojam divus jēdzienus, cilvēku resursus un cilvēku kapitāls, kur būtībā arī ir zināma atšķirība, bet mēs vairāk saprotam gan to spēju kopumu, no kura atkarīgas ir viņa ekonomiskās un sociālās aktivitātes, un kas ir viņa šis potenciāls, kā arī tas ietver tādus ļoti, ļoti svarīgus un aktīvus pozīcijas kā izglītība, pilnīgi visos līmeņos, un ļoti svarīgi ieguldīt sākotnēji izglītībā, lai pēc tam cilvēkam ir daudz plašākas iespējas, veselība, kas arī zināmā mērā ir ieguldījums izglītībā, tādēļ, ka jūs jau arī noteikti esat publiski dzirdējuši ļoti daudz, kur izskan, ka Latvijā, diemžēl, darbspējīgi cilvēki slimo diezgan agrīni saslimst un zaudē savas darba spējas jau 50 gadu vecumā, mazliet vairāk. Tad ir svarīgas prasmes. Un kas ir ļoti būtiski, man liekas, mēs ļoti daudz runājam par to, ka mums ir ļoti svarīgi atjaunot prasmes, uzlabot prasmes. Man liekas, ka mums ir ļoti svarīgi būt vienotai izpratnē par to, kas ir tās prasmes, kuras mums ir nepieciešamas. Jo mēs ļoti, ļoti mīlam runāt lozungos par šīm prasmēm, bet mēs nespējam, manuprāt, īsti nofokusēties uz to, kas tad ir tā izpratne par pareizajām prasmēm. Lūk, un šis ir stāsts par cilvēku, par individu, jo tas jebkas palielina viņa darbības produktivitāti. Un mūsu tāds svarīgais uzdevums visa šī jau aizvadītā, var teikt, gada garumā, gan arī noteikti nākamajā gadā, ir tā vienotā un sistēmiskā cilvēka resursu attīstības pārvaldība. Un te ir jādomā par visām tām politikām, kuras ir saistītas ar to, lai cilvēka kapitālu spēcinātu, stiprinātu, lai mēs viņā ieguldītu arī izglītībā, veselībā. Tur ir būtiski arī ļoti saliedēta sabiedrība. Tātad visiem saprast, ka katrs cilvēks Latvijā ir ļoti, ļoti svarīgs ekonomikai, tautsaimniecībai. Šī nodarbinātības politika, kad mēs spējam nevis varbūt skatīties, kas ir svarīgi, skatīties arī uz dienu skaitu, kad cilvēks meklē darbu, bet mums ir arī jāpatur prātā, ka iespējams šīs 111 dienas ir arī cilvēkam, kurš vienkārši izvēlas viņas pavadīt bezdarbnieka statusā, jo viņam ir bijuši izdegšanas sindroms, pārāk ilgi pavadījis varbūt darba vietā, kur nav pārāk labi darba apstākļi, bieži vien nav varbūt darba devēja atbalsts,
jo viņš grib attīstīties, viņš grib būt kaut kas vairāk, ka viņam tās iespējas nav. Par demogrāfijas politiku, man liekas, te nav tikai Latvijas jautājums, te ir visas, varbūt jau starptautiskas problēmas, bet arī šis ir ļoti būtiski. Tas ir izglītība, tas ir veselības, tad izpratne par manu veselību, par manu reproduktīvo veselību, un cik tas ir nozīmīgi un kāpēc es to vēlos. Tātad jau minēja veselības politika, izglītības politika, un, protams, līdz ar to, ja mēs nevis ierobežojam zināšanās, nevis birokratizējam procesus un tādējādi izprotam to kā sistēmas sakārtotību, bet ieguldām tiešām cilvēka tādā pašizpausmē, viņa brīvībā, jebkura viņa iegūtā izglītību vērtējam kā viņam pievienoto vērtību, uztveram viņa profesionalitāti kā profesionālo brīvību, tad mēs arī varam cerēt uz to, ka mūsu nozares attīstīsies caur inovācijām, caur pētniecību, caur produktivitāti, tādējādi dodot daudz efektīvāku procesu. Un skaidrs, ka tieši tas ir tas nevis liels cilvēku skaits, nevis domājot par to, kur mēs ņemsim darba rokas vai darba spēku, bet domājot par to, kā mēs ieguldīsim viņa izglītībā, viņa spējās, lai mēs radītu produktīvāku procesu ekonomikā, kā mēs ieguldīsim arī tehnoloģijās, tātad digitālajās prasmēs, un arī, kā es jau teicu, arī svešvalodu zināšanās, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Par mērķa scenāriju arī noteikti jūs esat ļoti daudz jau dzirdējuši un daudz kur lasījuši un redzējuši. Mūsu mērķis ir dubultot ekonomiku un varbūt, jā, tas izklausās diezgan pārdroši, īpaši skatoties uz reālo situāciju, šī brīža situāciju. Bet, ja mums nebūs tādi lieli mērķi, pa kuriem vieglāk ir trāpīt, mēs arī turpat uz vietas paliksim. Un manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski tiešām dažreiz uzdrošināties, riskēt, nevis varbūt lielāko fokusu virzīt uz pareizi uzrakstītu normatīvo bāzi vai ļoti sakārtot šo normatīvo bāzi. Drīzāk visticamāk uzdrošināšanās riskēt, darīt, izmēģināt, kļūdīties un pēc tam pielāgot normatīvus ir varbūt daudz efektīvāks. Un par to arī liecina nākamais, ka mums ir ļoti daudz, es teiktu, ka pietiekami daudz uzņēmumu, kas ir eksportspējīgi, bet, diemžēl, lielākais darba tirgus un darba vietu koncentrācija ir uzņēmumos ar diezgan zemu produktivitāti, kas viennozīmīgi liecina par to, ka mēs nepietiekami ieguldam savos darbiniekos. Mēs iespējams, es negribētu teikt, varbūt ierobežojam, bet pietiekami nevērīgi izturamies pret to, lai mūsu darbinieki attīstītos, lai viņu radošo brīvību, dažreiz mums varbūt nepatīk pieņemt arī viņu, teiksim, domu lidojumu vai varbūt kādas spējas, jo mēs baidāmies varbūt no konkurences, bet šī ir, manuprāt, tā situācija un tā aina, kas absolūti apstiprina to, ka mums ir ļoti, ļoti jāpārdomā un jāfokusējas uz tiešām cilvēka labbūtību darba vietā, uz viņa spējām, nevis tik daudz varbūt uz kaut kādiem ierobežotiem vai pietiekami sakārtotiem regulējumiem. Ja mēs runājam par cilvēku kā inovācijas un transformācijas pamatu, tad skaidrs, ka idejas neradīs mākslīgais intelekts. Visticamāk, idejas radīs pats cilvēks, kurš šo mākslīgo intelektu tad arī pielāgos vai veidos, kā mums sabiedrībai izmantojamu. Tāpat tas balstās uz to, ka sabiedrībai un cilvēkam ir jāprot mācīties, un te ir ļoti būtiska izglītības sistēmas, tieši sākotnējās izglītības sistēmas loma, jo jebkas, kas ierobežo skolēnu varbūt tādās ļoti šaurās, fokusētās zināšanās, ir manuprāt, liels šķērslis inovatīvai pieejai. Skolēniem ir jāiedod pamatbāze, izglītībā ir jāiedod pamatbāze, bet viņam ir jābūt tai spējai visu mūžu mācīties,
izprast, ka tas, ko viņš iegūst, tā kā ir viens pakāpiens viņa nākotnē un ir jāvirzās uz nākamo, tā kā šī izpratne par to, ka tev ir jāizzina jaunas lietas, ir jāuzdrošinās, ka tu drīksti kļūdīties. Tu drīksti mēģināt vēlreiz. Tas ir, manuprāt, ļoti būtiski, jo tas iedod arī stimulu visai dzīvei nākotnē. Un cilvēks nebaidās zaudēt darbu, viņš nebaidās mainīt profesiju, tad līdz ar to viņš arī izzina jaunas lietas un viss, kas ienāk jaunais, viņš ir spējīgs apgūt, viņam nav pret to nekādas šķēršļi un barjeras, un pats galvenais viņš pats spēja radīt šīs zināšanas un arī jaunas pieejas. Tad skaidrs, ka izglītoti cilvēki, kas ir nevis šauri izglītoti, bet ļoti plašu redzējumu un redzesloku, ir tie, kas ir spējīgi veicināt šo transformāciju un izaugsmi. Un skaidrs, ka produktivitātes formula mūsuprāt ir prasmes, iesaiste un iespējas, un tad izpratni par to, kas ir tās prasmes, kas mums ir ļoti svarīgas. Šis, manuprāt, slaids, tā īpaši, man liekas, nav ko pakavēties, jo iepriekš jau kolēģi arī to pašu faktiski atspoguļoja, ka mazliet varbūt citādākā vienkārši izklāstā, bet skaidrs, ka mums ir šīs vajadzības mācīties un skaidrs, ka mums ir jāmēģina droši vien to paradigmu no tā savu iespējamo ienākumu burbuļa mazliet virzīt uz āru ar domu, ka tev ir iespējas gan būt gudrākam, pelnīt vairāk un labāk dzīvot. Un tas ir jārada visur, īpaši, ja mēs atgriežamies pie šiem te uzņēmumiem ar zemu produktivitāti. Nākamais slaids tikai pastiprina to, ko jau es teicu, jo skaidrs, ka mums būs nepieciešams gan darbas rokas, gan prāti, gan iespējas, bet skaidrs, ka tā ir produktivitāte visos līmeņos, gan tehnoloģiju ieviešanā, gan arī zināšanu radīšanā. Un, kā es jau runāju arī par vienotu kontaktpunktu un vienotu pārvaldību, tad mēs arī skatāmies uz šo no cilvēka tāda fokusa un skaidrs, ka viņam ir svarīgi, lai viņš būtu izglītots, lai viņš būtu darba tirgu un viņš būtu nodarbināts, tātad pilnvērtīgs tautsaimniecībai, pilnvērtīgs sabiedrībā. Un te ir ļoti svarīgi, ka mēs vienoti visi skatāmies uz cilvēka vajadzībām, mēģinām fokusēties uz viņa šī brīža prasmi un zināšanu līmeni, saprotam, kas viņam ir nepieciešams un spējam to piedāvāt. Mēs spējam piedāvāt arī atbalstu karjerā, ja tas cilvēkam ir nepieciešams. Mēs domājam par to, kā viņam pielāgot labāk un elastīgāk mācību vajadzības, tātad mācīšanās piedāvājums. Un te es tiešām domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, tāpēc es arī pieminēju par tām prasmēm, ļoti svarīgi saprast, ka nevis būtiskākais ir ilgi mācīties un iegūt labu kvalifikāciju, bet būt ar pamatprasmēm, ar labām zināšanām, spēju pielāgoties situācijai, apgūt tās prasmes, kuras tev ir vajadzīgas uzņēmumā, ātri, elastīgi reaģēt uz jauninājumiem, jo, kā mēs redzam, es nezinu, varbūt dažus gadus atpakaļ, kad mēs runājam par Teachcom 2.2, tad šobrīd mēs esam jau nākamajā posmā, un mums ir jāsāk faktiski viss no jauna, ir atkal jāpievēršas visiem gan standartiem, gan mācību programmām, un ja viņas ir tik tādas inertas un neelastīgas, mums ir daudz vairāk jāiegulda pūles, un daudz vairāk laika jāpavada tajā, un tas viennozīmīgi neliecina par produktivitāti. Tad skaidrs, ka mums šeit ir ļoti, ļoti jāfokusē uz cilvēku, un viņiem ir jābūt iespējai iegūt darba vietu ar daudz labāk apmaksātajiem, ar daudz labāku atalgojumu. Šis ir balss, viņš neko nerāda, tad es arī iešu droši vien par no uzņēmuma puses, kas ir ļoti svarīgi. Svarīga šī sistēmiskā pieeja, skatoties arī uz to, kā mēs redzam to darba vietu trūkumu, to nevis darba vietu, bet darba roku trūkumu un darba vietu piedāvājumu, tātad aktuālās vakances
Un svarīgi piemērotie kandidāti, tā kā mēs jau teicām, tad viņi ir pārbaudīti, viņiem ir piedāvātas iespējas apgūt tās prasmes, kas vajadzīgas, ļoti strateģiska koordinācija, kad mēs redzam perspektīvā, kas mums ir nepieciešams tautsēmniecībai, un arī ļoti skaidra atbildība, tātad izglītība, kur ir ārkārtīgi, manuprāt, daudz darba, lai sakārtot un lai viņu radītu elastīgāku. Tāpat arī nodarbinātības politika, kur ir daudz fokusētāks atbalsts nepieciešams iedzīvotājiem. Šis centralizētais mācību piedāvājums, tātad nevis mēs dzīvojam no viena varbūt finanšu avota iespējām uz nākamo, bet mums ir skaidrs tās izglītības iestādes, izglītības piedāvātāji, kuras piedāvā kvalitatīvu izglītību, kuri ir spējīgi ātri pielāgoties vajadzībām un kuri ļoti ātri reaģē arī uz jaunajām prasmēm, jaunajām lietām. Tātad tas, ko es jau minēju, tātad šī prasme un, protams, arī pārkvalifikācija, bet tas nav pats būtiskākais. Un tas viss tad arī nodrošina atbalstu nozaru vajadzībām, uzņēmumiem, tiem darbiniekiem un prasmu pilnveidei. Un skaidrs, ka nav svarīgi, cik daudz ir pieejamo resursu, bet ja tos neliederīgi mēs izmantojam, tad mums to vienmēr būs par maz. Un šobrīd izskatās, ka mēs mazliet tā kā domājam šajā virzienā. Mums strauji jāmaina virziens un jādomā par to, kā mēs ļoti rezultatīvi un efektīvi varam izmantot tos resursus, kas mums ir. Un tās ir ārkārtīgi plašas iespējas visiem mums kopā. Paldies par uzmanību!